Kad lauvas iegrimst miegā, tas ir īpašs rituāls, kurā viņa dvēsele atslēdzas no aktīvās dienas un atdod sevi mieram un klusumam. Lauva, būdama ugunszīme, kuras pārvaldnieks ir saule, nes sevī dinamisku un spēcīgu enerģiju, kas iedegas ar katru jaunu pieredzi un sasniegumu. Dienā lauva jūtas kā dzīves centrs, ar izteiktu vēlmi dzīvot pilnasnīgi, izbaudot gan panākumus, gan atzinību. Taču, lai atjaunotu savu enerģiju un ļautu prātam atpūsties, naktī viņam ir nepieciešams pilnībā iegrimt dziļā, relaksējošā miega valstībā, kur viņa iekšējā uguns tiek maigi nomierināta, sagatavojot jauniem piedzīvojumiem nākamajā dienā. Mans vārds ir Inese Davidsone, es esmu vēdiskā astroloģe, un šovakar mēs kopā dosimies uz sapņu pasauli. Lai nepalaistu garām arī citus svarīgus video un podkastus, spied like šim video un spied sekot kanālam. Lauvas miegs ir kā majestātiska ieiešana nakts valstībā. Tas nav vienkāršs pārejas process, bet gan rituāls, kurā viņa dvēsele noliek malā dienas sasniegumus, piedzīvojumus un cieņu. Lauva bieži vien prasa laiku, lai emocionāli un garīgi sagatavotos miegam, jo šī uguns zīme ir pieradusi būt uzmanības centrā un prasa līdzsvaru, lai varētu mierpilni atslēgties no apkārtējās pasaules. Tādēļ pirms miega lauva bieži meklē kādu veidu, kā izjust komfortu un lepnumu par dienas paveikto. Šis mirklis, kad viņš pārskata dienas notikumus, dod viņam iespēju sajust, ka viņa pūliņi ir bijuši nozīmīgi, un mierā ar sevi viņš var sagatavoties dziļam un pilnvērtīgam miegam. Lai pilnvērtīgi atpūstos miegā, lauvai ir nepieciešams radīt rituālu, kas palīdz viņam atbrīvot gan ķermeni, gan prātu no ikdienas laikā uzkrātās enerģijas. Būdams ugunszīme, lauva dzīvo ar izteiktu vitalitāti un spēcīgu iekšējo enerģiju, kas dienas laikā ir vērsta uz radošiem sasniegumiem, vadību un spēcīgu iespaidu atstāšanu uz apkārtējiem. Tomēr, lai miegs viņam patiesi sniegtu atjaunošanos, lauvai ir jāmācās nomierināt savu enerģiju un ļaut sev pāriet no aktivitātes režīma uz pilnīgu relaksāciju. Lai iemiktu dziļi un mierīgi, lauvai ir būtiski vakarā radīt nomierinošu un harmonisku vidi.
Viņa jutīgā daba tiecas pēc komforta, tāpēc ērta gulta un patīkami audumi palīdzēs radīt sajūtu, ka viņš ir savā miera oāzē. Turklāt telpas apgaismojuma samazināšana un maigs, silts apgaismojums atgādinās par vakara saules stariem un palīdzēs viņa ķermenim un prātam noskaņoties uz atpūtu. Šajā mierīgajā gaisotnē lauva varēs atlaist dienas sasniegumu un mērķu spiedienu, sajūtot, ka viņš atrodas vietā, kur nevajag nevienam neko pierādīt. Vēl viens veids, kā lauvai atslābināties miegā, ir veikt vieglu elpošanas praksi vai meditāciju, kas palīdzēs izlīdzināt viņa iekšējo uguni un noskaņoties uz mieru. Koncentrēšanās uz lēnu, dziļu elpošanu ienesīs viņā līdzsvaru un savienos viņu ar dziļāko dvēseles mieru. Iztēlojies, ka katra ielpa piepilda ar dzidru gaismu, bet katra izelpa atbrīvo visu dienas laikā uzkrāto spriedzi. Tā lauva var sajust, kā viņa prāts un ķermenis kļūst brīvāki. Šī elpošanas prakse atslābina prātu, padarot to skaidru un ļauj dvēselē savienoties ar iekšējo mieru, kas ir nepieciešams pilnvērtīgam miegam. Lauva var radīt rituālu, kurā viņš vakarā pārdomā dienas sasniegums un pauž pateicību par piedzīvoto. Šis ir kluss, iekšējs mirklis, kurā viņš var savienoties ar savu sirds gaismu, lai sajustu, ka viņa vērtība nav saistīta vairs tikai ar ārējiem sasniegumiem, bet nāk no pašas esības centra. Lauva var šajā laikā sev atgādināt, ka mīlestība un cieņa, ko viņš dod sev, ir tas, kas palīdz viņam mierpilni atpūsties un sajusties pilnvērtīgi. Lai lauva varētu ielaisties liegainā mierā un harmonijā, viņam nepieciešams nomierināt savu ugunīgo enerģiju un radīt mierīgu pāreju no dienas aktivitātes uz dziļu atpūtu. Kā zīme, kuru pārvalda saule, lauva bieži ir pieradusi izstarot spēku un būt uzmanības centrā. Tāpēc iemikšana var būt izaicinājums, jo prāts joprojām ir aktīvs, pārdomājot dienas notikumus un nākotnes plānus. Tomēr ir daži īpaši rituāli, kas palīdzēs viņam iet maigā, plūstošā miegā, radot mieru un komfortu. Lai ieietu miegā bez steigas, lauvai var palīdzēt
vakara pārdomu rituāls. Tas var būt kluss mirklis, kurā viņš pārskata dienu, pateicis par paveikto un ļauj sev atlaist visu, kas nav nepieciešams, lai atpūta būtu mierīga. Šajā laikā viņš var atcerēties, ka nav nepieciešams būt spēcīgam vai dominējošam, lai viņa vērtība būtu pilnīga. Šis pateicības brīdis palīdzēs viņam justies lepnam par saviem sasniegumiem, vienlaikus izprotot, ka tagad ir laiks atpūsties un gūt spēku. Kad visi ārējie trokšņi un dienas steiga ir atstāta aiz muguras, lauva var iet miegā ar mierīgu un lepnu sirdi, ļaujot savām rūpēm un sasniegumiem izplēnēt kā vakara migla. Miegs, kas balstīts uz pateicību un pieņemšanu, palīdz viņam izdzīvot un izlīdzināt jebkuru nevajadzīgu sasprindzinājumu, atstājot vietu pilnvērtīgai atpūtai un patiesai dvēseles dziedināšanai. Kad lauva iemiega ar apziņu, ka viņš ir pietiekams, mīlēts un drošībā, viņa miegs kļūst dziļš un atjaunojošs, dāvājot viņam spēku un iedvesmu jaunai dienai. Lauva miega laikā arī intuitīvi meklē drošības un stabilitātes sajūtu, lai atpūta būtu dziļa un dziedinoša. Viņam ir svarīgi justies komfortabli, tāpēc, lai pilnībā iegrimtu miegā, lauva bieži vien rada sev apkārt greznu vidi, kas atspoguļo viņa dabiski augsto pašvērtību. Šajā nakts telpā tā var būt ērta gulta, kvalitatīva sēga vai spilveni. Viss, kas palīdz viņam justies kā īstam karalim vai karalienei savā miera oāzē. Šī komforta sajūta dod viņam to relaksācijas dziļumu, kas nepieciešams, lai prāts un ķermenis spētu pilnībā atpūsties. Kad lauva beidzot iemiega, viņa sapņi ir spilgti un intensīvi, gluži kā viņa dzīve nomodā. Šajā sapņu valstībā lauvas dvēsele bieži vien piedzīvo varoņdarbus, piedalās dzīves lielākajos piedzīvojumos vai sastopas ar tēliem un situācijām, kas simbolizē viņa iekšējās alkas pēc atzinības un goda. Sapņi lauvai nav nejauši. Tie kalpo kā atgādinājums par viņa dziļajām vērtībām un dzīves mērķiem. Sapņos lauva mēdz pārdzīvot vai pārskatīt savas dienas izvēles, pārbaudot savu drosmi, pārliecību un spēju būt vadonim. Sapņu valstība ir kā paralēla pasaule, kur viņš var piedzīvot to, kas viņu piepilda un kas stiprina viņa paštēlu. Lauva arī meklē emocionālu līdzsvaru miega laikā, jo viņa dvēselē ir dziļa vēlme piedzīvot harmoniju starp savu ārējo spēku un iekšējo mieru. Dienā viņš cīnās ar saviem mērķiem, bet nakts laikā šis enerģijas lauks lēnām izplēna, ļaujot viņa iekšējam būtībai iegrimt relaksācijā un atjaunoties.
Miegs lauvam ir svēts brīdis, kur viņa dvēsele var mierā un klusumā atpūsties, atstājot visu ārējo pasauli un saikni ar citiem cilvēkiem aiz muguras, lai varētu savienoties ar savu patieso esību. Tas ir kā klusais atgādinājums viņa sirdī, ka pat pēc ārējās pasaules aplausiem un panākumiem viņš ir vērtīgs un cienīgs. Kad lauva pamostas no miega, viņš atgriežas pie savas ikdienas ar svaigu enerģiju, piepildītu ar drosmi un gatavs iekarot jaunas virsotnes. Bet šis spēks nāk no nakts laikā iegūtā līdzsvara, kur viņa sirds, prāts un dvēsele ir savienojušies dziļā harmonijā. Viņa miegs ir kā atjaunojošs ceļojums uz paša dvēseles centru, kur viss ir mierīgs un skaidrs. Un tikai šajā klusajā vietā viņš spēj iegūt to iekšējo pārliecību, kas padara viņu par lauvu, spēcīgu, nesatricināmu un mīlošu dzīves vadoni. Miega karma lauvai atnes dziļāko izpratni par viņa patieso spēku un dvēseles dziedināšanu, kas palīdz līdzsvarot viņa dabu starp dzīves piepildījumu un iekšējo mieru. Lauva, būdams ugunszīme, ar dabiski izteiktu vēlmi būt pamanītam un cienītam, dzīves laikā nereti saskaras ar karmiskām mācībām, kas izaicina viņa pašapziņu un spēju uzticēties savām spējām, negaidot apstiprinājumu no ārējās pasaules. Miegs ir telpa, kurā viņa karma strādā klusi, palīdzot viņam savienoties ar dziļāku pašvērtību un apziņu, ka viņa vērtība pastāv neatkarīgi no ārējiem panākumiem. Lauva miega laikā intuitīvi satiekas ar tēliem un situācijām, kas palīdz viņam izdziedināt jebkuras nepilnības sajūtas vai šaubas par savām spējām. Sapņu laikā viņš piedzīvo savu iekšējo spēku un pašpietiekamību, kas nav saistīta ar statusu vai ārējo aplausu. Tā ir klusa, bet dziļa dziedināšana, kas ļauj viņam katru nakti atgriezties pie savas būtības, stiprinot viņa pārliecību un iekšējo mieru. Miega karma palīdz lauvai atlaist arī jebkuru pārmērīgu lepnumu vai vēlmi pierādīt savu vērtību citiem. Tā vietā radot viņā dziļu apziņu par to, ka viņa spēks ir pilnīgs un harmonisks, ka tas nāk no sirds, nevis no ārējā apstiprinājuma. Miega karmiskie procesi arī atbrīvo lauvu no iespējamiem spriedzes punktiem, kas saistīti ar viņa atbildības sajūtu pret citiem un vēlmi būt par vadoni. Nakts laikā karma palīdz viņam izprast, ka patiesais vadonis nav tas, kurš augst pēc atzinības, bet gan tas, kurš mierā ar sevi spēj palīdzēt citiem bez piepūles. Šī miega laikā iegūtā mācība dod viņam brīvību, būt dāsnam
un gādīgam, neaizmirstot savas patiesās vajadzības. Tādējādi miega karma katru nakti atnes lauvai spēju izdziedināt savas dziļākās bažas un stiprina viņa dvēseles gaismu. Viņš mostas nevis kā karalis, kuram jācīnās par savu vietu, bet gan kā līderis, kurš apzinās savu vērtību un spēju dāvāt no sirds. Miegs ir dziļš un maigs ceļojums, kurā lauva, atslābinoties no dienas spožuma un izaicinājumiem, atļauj savas dvēseles karmiskajām mācībām atklāties un izdziedināties, kamēr nomodu laikā viņš nereti pievēršas ārējiem panākumiem un savai lomai kā ietekmīgam un apbrīnotam vadonim. Miega laikā karma darbojas klusi un smalki, palīdzot viņam risināt dziļākās iekšējās vajadzības pēc līdzsvara, pašapziņas un pieņemšanas. Miega laikā lauvas karma sakņojas tajā, ka viņam tiek dota iespēja attīrīt jebkuras šaubas vai pārmērīgu lepnumu, kas nereti rodas no vēlmes sev pierādīt. Lauva, kas bieži vien augst atzinības un cieņas, nakts laikā sastopas ar savu patieso būtību, kas pastāv neatkarīgi no citu novērtējumu vai ārējās slavas. Šajos klusajos sapņos un dvēseles sarunās viņa karma palīdz viņam izprast, ka viņa vērtība nav saistīta ar to, kā citi viņu uztver. Miegs ļauj lauvai izbaudīt autentisku pašpietiekamību un atgūt to iekšējo mieru, kas nav atkarīgs no ārējā novērtējuma. Kamēr lauva guļ, karma risina jautājumus, arī tos, kas saistīti ar attiecībām un vadības lomu. Miega laikā viņa dvēsele iemācās, ka patiesais spēks un līderība nāk no līdzjūtības, dāsnuma un spējas uzticēties sev bez vajadzības, pēc patstāvīgas aplausu vai citu priekšsanas. Lauva miega laikā piedzīvo, ka viņa vadības spējas var harmoniski pastāvēt bez spēka vai dominēšanas. Tā vietā tās plūst no dvēseles dziļākās līdzjūtības un vēlmes kalpot citiem ar atvērtu sirdi. Šis karmiskais risinājums sniedz viņam iekšējo mieru un palīdzību, ko miega laikā viņš intuitīvi integrē sevī, tādējādi atgriežoties pie savas patiesās būtības. Lauva miega laikā risina arī karmu, kas ir saistīta ar viņa vēlmi būt redzamam un svarīgam. Šie sapņi un miega ceļojumi atklāja, ka dziļākais spēks rodas no brīvas, mierpilnas esības, nevis no piepūles. Miegs ļauj viņam izjust to, ka viņa vērtība ir absolūta un dabiska, neprasot pierādījumus vai panākumus. Šis nakts laikā gūtais ieskats ienes viņa mieru dvēselē, dodot viņam iespēju atbrīvoties no iekšējas spriedzes un ļaujot rītausmai ienest vieglumu un līdzsvaru viņa dienā. Tādējādi miegs ir kā laiks, kurā lauvas karma
tiek dziedināta un līdzsvarota, ļaujot viņam apzināties savu vērtību no pašas dvēseles dziļumiem. Ar katru nakti lauva kļūst brīvāks, stiprāks un līdzsvarotāks, iegūstot skaidrību un mieru, kas viņu pavada un vada pat visilgākajos dzīves izaicinājumos. Lauva atjaunojas miegā ar dziļu, dvēseles mierā sakņotu procesu, kas ļauj viņam būtībai atgūt līdzsvaru pēc intensīvajām dienas emocijām un sasniegumiem. Dienā lauva izstaro spēku, pašapziņu un vēlmi atstāt iespaidu, un šī enerģija dabiski prasa emocionālu un fizisku atjaunošanos, kuru lauva iegūst miegā. Kad lauva iegrimst miegā, viņa dvēsele intuitīvi atbrīvojas no dienas laikā uzkrātās spriedzes un līdzsvarotās pašā dziļākajā līmenī. Lauvas atjaunošanās miegā notiek pakāpeniski, un šis process ir kā atgriešanās pie savas patiesās būtības, kur viņš var ļauties mieram un drošībai. Sākumā, ienākot miega stāvoklī, lauva intuitīvi atbrīvojas no visiem ārējiem pienākumiem, vadības spiediena un vēlmes gūt atzinību. Šī nakts telpa kļūst par drošu, aizsargātu vietu, kurā viņš var atlaist savu publisko lomu un nonākt harmonijā ar savu iekšējo esību. Tā ir brīnišķīga iespēja viņa dvēselei justies pilnīgi, bez vajadzības pierādīt savu vērtību. Tas ir kā atgādinājums, ka viņa spēks nav atkarīgs no ārējiem aplausiem. Lauvas miega laikā viņa enerģija lēnām atjaunojas, kā liesma, kas kūp mīkstā un stabilā ritmā, sagatavojoties jaunai dienai. Tā vietā, lai būtu spēcīgi, kvēlojoša un uzkrītoša, viņa enerģija miegā kļūst mierīga un plūstoša, līdzīgi kā lēns un ritmisks elpas vilnis. Šajā klusajā ritmā lauva piepildās ar dziedinošu enerģiju, kas viņa ķermenī atjauno katru šūnu un ļauj viņa dvēselei atpūsties no pastāvīgās nepieciešamības vadīt un būt redzamam. Miegs, kas piepilda viņu ar harmoniju un iekšējo līdzsvaru, ļauj viņa ugunīgajai būtībai atpūsties un pilnvērtīgi atgūt spēku. Lauvas sapņi ir vēl viens veids, kā viņš atjauno savu dvēseles spēku. Sapņu pasaulē viņš bieži sastopas ar tēliem un ainavām, kas atspoguļo viņa dziļākās vēlmes un viņa dzīves ceļa būtību. Šie sapņi palīdz viņam pārdomāt dienas laikā piedzīvoto, kā arī gūt skaidrību un mieru par saviem lēmumiem un mērķiem. Bieži vien sapņu laikā viņa dvēsele saņem intuitīvu vēstījumu un vadību, kas palīdz viņam izprast savu lomu ne tikai kā vadonim, bet arī kā dvēselei, kurai piemīt mīlestība, līdzjūtība un pašpārliecinātība. Kad lauva pamostas pēc dziļas nakts atpūtas, viņš ir kā uzlādējies un spējīgs izstarot savu iekšējo gaismu jaunā spēkā. Viņa enerģija ir atjaunota ne tikai fiziskā līmenī, bet
bet arī emocionālajā un garīgajā. Viņš pamostas ar mierpilnu pārliecību par sevi un spēju vadīt. Zinot, ka viņa vērtība pastāv neatkarīgi no ārējām lomām vai sabiedrības vērtējumiem. Šis miega laikā gūtais līdzsvars palīdz viņam dzīvot un vadīt no vietas, kur viņa sirds ir atvērta un dvēsele stiprināta ar jaunu enerģiju. Ar tevi kopā bija veidiskā astroloģe Inese Davidsone. Paldies, ka ļāvi sev ievest sapņu pasaulē un spied šim video like un nospied sekot kanālam, ja vēlies nepalaist garām arī citus interesantus un saistošus video par vēdisko astroloģiju un tavu zodiaka zīmi. Saldus sapņus!